Paradoks, kas 10 sekundes laikā salauzīs smadzenes. Ja vecam kuģim samainīt visus dēļus uz jaunus, tas būs vecis kuģis vai jaunais? Tesēja kuģis. Tesejs ir sengrieķu mītu varonis. Saskaņā ar leģendu viņam bija kuģis, ko pēc viņa varoņdarbiem iedzīvotāji nolēma saglabāt kā relikviju. Laikas gaitā dēļi sāka pūt, un tos teica nomainīt. Vispirms vienu, pēc tam otru, tad mastu un tad visu korpusu. Un beigas tika nomainītas visas detaļas. Un šeit rodas jautājums. Ja kuģi nav nevienas oriģinālas detaļas, tas vēl projām ir Tesēja kuģis vai tas ir vispār jauns kuģis? Un ja jums liekas, ka jūs varat atbildēt uz šo jautājumu, tad sarežģītāk. Ja puse no kuģa būs vēl ar oriģinālajiem dēļiem un puse ar jaunajiem, tas jau būs jauns kuģis vai vēl projām Tesēja kuģis? Un ja jums liekas, ka jūs uz to jautājumu arī varat atbildēt, tad pēdējais līmenis. Ja paņemt visas vecas nomainītas detaļas un no viņiem atkal uzbūvēt kuģi, kurš no tiem būs īstais? Un komentāros dalies ar savam domam, kā tev šķiet, ja visas detaļas kuģi ir nomainītas, tas ir jaunais kuģis vai vēl projām vecais?